Sākumā, cik nozīmīgi ir tas, ka Turcija atklāti runā ne tikai par attiecību atjaunošanu ar Izraēlu, bet arī par iespēju iekļaut Izraēlu plašākā reģionālās drošības un sadarbības ietvarā. Jūsuprāt, vai tas ir tikai mēģinājums pakaitināt Izraēlas valsti, vai arī tas ir nopietni? Jā, labvakar. Es domāju, ka tas ir otrais variants. Manuprāt, ārlietu ministrs Fidans šobrīd mazliet izklaidējās par šo situāciju. Redziet, jūs zināt, es nezinu, ko te vispār varētu apstrīdēt, bet, nu jā. Izrēlai netrūks sabiedroto un partneru, kas to ļoti atbalsta, un Turcijas ierosinājums, ka tā varētu atrast, ziniet, plašāku koalīciju, ir vienkārši smieklīgs. No otras puses, ziniet, izvirzīt nosacījumus, uz kuru pamata Izraela vai Turcija atjaunot attiecības vai būtiskas attiecības ar Izraelu, balstoties uz viņa nosacījumiem, ir arī smieklīgi. Jo, ziniet, tas nemaz nemin faktu, ka Turcija, kā jūs teicāt, ir galvenais un būtisks Hamas atbalstītājs. Bet arī arvien vairāk citas grupas, piemēram, Hezbollah, un nemaz nerunājot par citām džihādistu ekstrēmistu organizācijām, kas tieši cenšas graut Izraelu un reģionālo stabilitāti. Pareizi. Jūs zināt, Hakana Fidana nosacījumi galvenokārt ir saistīti ar Gazu un Palestīnas valsts atzīšanu, balstoties uz 1967. gada robežām. Šie ir nosacījumi, par kuriem Ankara visticamāk zina, ka pašreizējā Izraēlas valdība tos neizpildīs. Tad kāpēc to darīt tieši tagad? Tāpēc, ka tā vēlas novērst uzmanību, tā vēlas radīt iespaidu, ka Turcija ir ieinteresēta normalizēt un atjaunot attiecības ar Izraēlu, lai gan tā nav. Tas ir vienkārši savu veidu uzmanības novēršana. Bet, ziniet, viena lieta, ko Izraēlas valdība varētu darīt, ir vienkārši pateikt, ka runāt par robežu atzīšanu un valstu atzīšanu ir smieklīgi. Kad jūs neatzīstat Kipras republiku, jūs neatzīstat arī citu Eiropas sabiedroto reģionā, piemēram, Grieķijas suverēnās jūras tiesības, un atrodaties ļoti agresīvā un uzstājīgā pozīcijā. Tātad tas ir tikai mēģinājums novērst uzmanību un būtībā, kā jūs teicāt, pakaitināt Izraēlu bez jebkāda laba iemesla, izņemot vēlmi mainīt sarunas tēmu. Ziniet, raugoties tālāk par retoriku, es domāju, ka daudz izrēliešu brīnās, vai tuvākajā laikā pastāv kāda reāla iespēja uzlabot Turcijas un Izraēlas attiecības, vai arī mēs būtībā skatāmies uz situāciju, kurā valstis ir pārāk tālu viena no otras. Ziniet, Turcija un Izraēla kādreiz, varētu teikt, daudzos aspektos bija draudzīgas valstis, vai ne? Izrēlieši ļoti bieži ceļoja uz Turciju, kas atrodas pavisam netālu. Tas, protams, tagad ir kļuvis par pagātni. Pareizi, es domāju, vēl ir par agru spriest, un, kā jūs minējāt, manuprāt, ir pagājis daudz laika un notikumu, kas patiešām ir sabojājuši attiecības. Un es ieteiktu, ka līdz brīdim, kad Turcijā nemainīsies valdība, kurā vairs nebūs islāmistu motivēta un agresīva valdība Erdogana vadībā, situācija nemainīsies. Būsim godīgi, viņš patiesībā nav īpaši centies saraut Turcijas un Izraēlas attiecības kopš 7. oktobra. Bet tas ir bijis sistemātisks viņa centiens jau kopš 2008. gada. Viņš patiešām izjauca Turcijas un Izraēlas attiecības bez acīm redzama iemesla, izņemot to, ka viņš vēlētos redzēt Izraēlu vājināt, un tas balstās uz viņa ideoloģiskajām saknēm. Un ja pastāv ceļš attiecību normalizēšanai, es joprojām teiktu, ka tam jānotiek pēc Erdogana ēras. Pareizi. Ziniet, pēdējais, ko es vēlējos jums pajautāt, ir, vai jūs tiešām domājat, šobrīd rietumiem vajadzētu būt piesardzīgākiem pret Turciju kā sabiedroto, ņemot vērā to, kā mēs redzam, tiek izturēts, piemēram, pret vienu no Amerikas Savienoto Valstu spēcīgākajiem sabiedrotajiem - Izraēlu? Es domāju, jā, es būtībā jau ilgu laiku cenšos celt trauksmi par šo jautājumu. Es domāju, jūs zinat, ka problēmas starp Izraēlu un Turciju ir būtiskas, jo Turcija patiesībā ir destabilizējošs spēlētājs tuvajos austrumos, kas finansē un sniedz būtisku atbalstu radikāliem ekstrēmistiem un islāmistu organizācijām visā reģionā. Bet jūs arī redzat, ka Turcija spēlē uz abām pusēm Ukrainas un Krievijas karā. Un būtībā jūs redzat, ka Turcija patiešām cenšas kaut kādā ziņā graut savas attiecības ar Eiropas Savienību, kā arī ar Amerikas Savienotajām valstīm. Pastāvīgi pieprasot aizsardzības tehnoloģijas un militāru aprīkojumu. Jo būtībā tā vēlas pārtraukt savas būtiskās alianses ar šīm pusēm, jo tā vēlas iet savu ceļu, ko tā sauc par stratēģisko autonomiju. Tātad mēs esam cēluši trauksmi, bet, ziniet, ir ļoti grūti piesaistīt cilvēku uzmanību, jo Turcija rietumos tiek uztverta kā būtisks drošības partneris.